Nozīmē, ka olšūnas laboratorijas apstākļos tiek apaugļots, attīstīta embrija un tad ielikt atpakaļ sievietes ķermenī dzemdē. Tā ir viena manipulācijas izmaksas, kas nozīmē to, ka grūtniecības iestāšanās biežums ir no 30 līdz 40%, tātad ideālā variantā 40% ir rezultāts. Atlikušajos 60% tā nauda tiek iztērēta bez rezultātu. Precīza statistika par to, cik ģimeņu cieši neauglības dēļ mūsu valstī pagaidām nav. Eiropā tā ir katra 10. ģimene. Pašlaik Veselības ministrijas paspārnē darbojas neauglīgo ģimeņu reģistra darba grupa, kas mēģina apzināt, cik Latvijā dzīvo ģimeņu, kam mākslīgā apaugļošana atļaus cerēt uz mazuļa dzimšanu. Mēs ļoti labi zinām, kāds šobrīd valsts finansējums medicīnā, tad kaut daļēji, kaut nelielai pacientu grupai, lai būtu 30-35 gadu sievietes, kurām šī auglība ir rezultātu ziņai vislabākie rādītāji, tad kaut vai šai grupai to apmaksāt no valsts puses, tas jau būtu liels solis. Sarunas par neauglīgo ģimeņu reģistra nepieciešamību un vēlmi to veidot ilgst jau vairākus gadus. Veselības ministre Ingrīda Circena nākusi klajā ar paziņojumu, ka valstī nepieciešams attīstīt mākslīgās apaugļošanas sistēmu, un valsts varētu apmaksāt šo medicīnas manipulāciju. Iemeslu un ārstēšanas izmaksas arī ir ļoti dažādas, un tad, kad mēs dabonam datu bāzi, mēs redzam, cik ir attiecīgi vajadzīgi kompensējumie medikamenti, cik ir vajadzīgas mākslīgās apaugļošanas procedūras, cik ir vajadzīgas operācijas, un tad mēs varam precīzāk arī paredzēt to naudas summu. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs ejam to ceļu, un pilnīgi noteikti jau šī gada laikā tā programma tiks uzsākta. Tuvāko dažu mēnešu laikā tiks izveidots neauglīgo ģimeņu reģistrs, sola ministrijā, un iespējams, ka jau gada beigās mākslīgās apaugļošanas ceļā par valsts naudu tiks ieņemti pirmie bērniņi. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT. Kandavāra demogrāfijas problēmām cīnās ar piemaksām par katru bērnu. Par to pēc brīža plašāk. Un tagad arī pasaules vēstis. Amerikas Savienotajās valstīs apkopoti dati par biežākajiem nāves cēloņiem. Atklājies, ka kopš 65. gada slepkavības vairs nav starp 15 visbiežākajiem ASV pilsoņu nāves iemesliem. 15. vietā ierindojusies plaušu saslimšana, kur izraisa pārtikas vai šķidrumu ieelpošana. Taču izteikti